Eleving Group, tas ir nebanku kreditētājs, auto patēriņa kredīta izaugsmas tirgos, Baltijā, Āfrikā, Kaukāza valstīs. Šis uzņēmums biržā iestartēja 2024. gadā, jeb veica sākotnējo publisko akciju piedāvājumu, jeb IPO, un tirgus kapitalizācija tam ir 195 miljoni eiro, apgrozījums nedēļā 337 000 eiro. Šis būtībā uzņēmums ir pieejams ikvienam ikdienas investoram, ņemot vērā salīdzinoši lielo apgrozījumu ar tā akcijām. Ja skatāmies uz valuāciju, jeb to, kā uzņēmums ir novērtēts, tad šeit kopumā skatīšos tikai uz vienu rādītāju, PE, pavisam vienkāršs. Tas neatspoguļot pilnu ainu, bet tāds pavisam ātro kaut kādu ieskatu dabūt, cenas un peļņas attiecības rādītājs. Eleving grupai ir 8,3. Dividendžu ienesīgums pēdējos 10 mēnešos ir 10%, bet jāņem vērā to, ka dividendžu ienesīgums normālā gadījumā būtu 7 līdz 8%, kāpēc iepriekš bija 10%. Tāpēc, ka 25. gadā tika izmaksātas dividendes gan par 25. gada jau pirmo pusgadu, gan arī par visu 24. gadu. Attiecīgi, normālā gadījumā dividendes varētu būt ap 7-8% gadā.